Esiet sveicināti, labvakar, cienītās dāmas un godātie kungi šeit klātienē, un sveicināti arī tie, kuri visi mūs šobrīd vēro Facebook Ķekavas novada profilā un iesaistās līdz ar to arī attālināti. Novada domas un pašvaldības apkaimju iedzīvotāju tikšanās ir jau ierasta prakse, un es gribētu jau to nosaukt par tādu vērtīgu tradīciju. Tāpēc arī šogad, aprīlī, turpināsim šo labi iemīto ceļu. Šogad tikšanās laikā atskatīsimies, kas ir paveikts aizvadītajā gadā un kādi plāni iezīmē šī gada attīstību novadā. Tāpat svarīgs temats mūsu apkaimēm ir iedzīvotāju padomes. Skatīsim, kas šajā jomā līdz šim jau ir paveikts un kādi soļi vēl spērami, lai sasniegtu pilnvērtīgu rezultātu. Svarīgi piebilst, ka šī vakara prezentācija ir sagatavotu īpašu uzmanību pievēršot tieši konkrētajai apkaimei, tātad šovakar par Baložu pilsētu, Krustkalniem un Lapeniekiem. Mani sauc Jānis Ozols, un es būšu šī pasākuma vadītājs. Šo vakaru veidosim divās daļās. Pirmajā daļā par aktualitātēm Ķekavas novadā ar jums šovakar dalīsies Ķekavas novada domas priekšsēdētāja Viktorija Baire. Labvakar! Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Prūsis. Īpašuma pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks. Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnes Menskatkeviča. Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Lisovska un Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris. Un, protams, otrajā daļā vārds tiks dots jums gan šeit klātienē, jautājumiem, priekšlikumiem, idejām, kā arī jums, kas ir iesaistījušies attālināt. Tādēļ aicināšu visus tos, kas mūs vēro šobrīd Facebookā, rakstiet savu jautājumu komentāru sadaļā, un mēs mēģināsim uz tiem šovakar arī atbildēt. Teksta daudz, bet laižam vaļā. Vārds Ķekavas novada domas priekšsēdētājai Viktorijai Bairei. Laikam, labvakar. Jāsaka aplausus pēc tam, ja spēsim apmierināt jūsu ziņkāri vai tos darbus, ko varam parādīt, tad laikam pēc tam jau ar aplausiem. Laikam sāksim ar to, ka man varētu iedot kāds pulti. Paldies. Un tiekamies kā katru gadu iedzīvotāju tikšanās reizēs. Šogad laikam drusciņi siltākā laikā nekā vienmēr, tādēļ cerams, ka visiem noskaņojums arī ir siltāks. Tā, mazs mulsums, jo ir drusciņi nav galīgi sākums. Jā. Tā, laikam ar pirmo, ko jāsāk, ir šī gada budžets. Esam veiksmīgi to pieņēmuši vienbalsīgi. Ir nedaudz mazāks nekā pagājušā gadā, bet pamatlietas, kas iezīmējas, ir kā citiem novadiem, tie ir izaicinājumi attiecībā uz cenu pieaugumiem, izmaksu pieaugumiem, ģeopolitisko situāciju un, kā vienmēr, vēlme varbūt realizēt vairāk projektus nekā iepriekšējos gados. Joprojām paliek 4 prioritātes, un tās ir izglītība un sporta infrastruktūra, ielas un ceļi, publiskā ārtelpa un sabiedrības drošība. Izglītība joprojām mums ir tuvu 50% izdevumu, mums ir plašs izglītības iestāžu tīkls un vēl joprojām arī bērnu skaits. Šeit mēs vienmēr katra gada sākumā tomēr pārskatām, kā mums iet ar to iedzīvotāju pieaugumu un kuras ir arī tās vietas, kas visblīvāk apdzīvotās. Jāsaka, ka Baloža un tā apkārtne noteikti ir viena no visblīvāk apdzīvotajām apkārtnēm. Un kopumā joprojām mūsu iedzīvotāju skaits pieauga, taču varbūt ne tik izteikti, cik līdz šim. Kas ir ļoti izteikta tendence, ka kaut gan iedzīvotāju skaits pieaug, bērnu, jeb mazo bērnu skaits stingri samazinās. Un tuvākajos gados mēs spēsim tieši pašvaldības bērndārzos uzņemt mazās grupas, jeb mazos bērnus pilnā apmērā. Ir vērts pieminēt lielākās finansējuma pozīcijas, kas iet tieši uz Baložiem, un, kā jau minēju, viena no lielākajām, protams, ir izglītības iestāžu izdevumi, ko jūs šeit redzat.
jo šajā apkaimē ir Balūžu vidusskola, bērndārs, kultūras nams, un tie visi ir tādi salīdzinoši gan lieli objekti, kas prasa gan uzturēšanas, gan rūpes ikgadējās. Jāpiemina noteikti ir ielu apgaismojums un izbūve gan Balūžos, gan Krustkalnos un ceļu un ielu segumu uzlabošana. Tā ir viena no lietām, kas ir prioritāte, un ja pagājušajā gadā mēs tam veltījām kopumā novadām ap 700 000, tad šogad tas jau būs 1 miljons. Līdz ar to mūsu vēlme, protams, ir nonākt pēc iespējas ātrākā laikā pie labi braucamiem un, kā mums saka īpašuma pārvaldes vadītājs, melninātiem ceļiem. Viena no lietām, kas noteikti tik blīvai apdzīvotai vietai būtu nākotnē risināma, tā ir jauna publiskā ārtelpa, jeb vieta, kur varētu gan sanākt kopā, gan veidot pasākumus, gan arī būt bērnu rotaļu laukumiem. Kā vieta, kura ir izvēlēta uz ko pašlaik skatās un plāno, un tikai ideju līmenī, tāpēc nekādas bildes mēs šobrīd nevaram pastāstīt. Tā ir vieta, kur iepriekš tika domāts bērndārs, jaunais bērndārs. Vieta ir pietiekami liela, aptuveni kopumā varētu sasniegt 4 hektārus, bet to mēs jums nāksim stāstīt tad, kad mums vairāk būs šīs te idejas konkretizētas, lai par tām jau var spriest un tālāk diskutēt. Lai gan, protams, es noteikti zinu, ka jums ir svarīgākais, kas Balūžos notiek, taču novada ietvaros mums arī notiek daudz un dažādi darbi. Kā jau minēju, tad dubultās virsmas jeb ceļu uzlabošana ir viena no tām. Un, ja mēs tā skatāmies, tad kopumā bija 17 kilometri garumā, kas ir ļoti liels, manuprāt, skaits. Ielu apgaismojums, satiksmes drošības uzlabošana, bildēs arī var aptuveni vismaz redzēt un nojaust. Tuvāk, teiksim, redzamais, ja neredzamā daļa noteikti ir šajā ēkā, kurā mēs pašreiz esam, tas ir Balūžu kultūras nama jumts. Neslēpsim, smagi gāja mums, bet jumts Balūžu kultūras namam ir. Un domāju, ka diezgan uz ilgu laiku. Tāpat ir viena tiešām mums iepriecinoša lieta un jauninājums ir jauniešu centra telpas Balūžos Purvielā 2-4. Pašlaik viņas tiek arī aktīvi apdzīvotas, un mēs ceram, ka jaunieši ļoti aktīvi sadarbosies ar senioriem, jo šī savstarpējā sadarbība, manuprāt, novedīs pie ļoti laba rezultāta. Gan vieniem, gan otriem. Pārējās izdarītās, varbūt lielākās infrastruktūras lietas ir vairāk citās novada daļās, bet sasniedzamības rādījusā noteikti ir arī sporta laukums pie bērndārza Bitīte. Tā ka pie jaunizveidotajiem gājēju celiņiem, veloceliņiem droši varēs nākamajā gadā uz to arī doties. Kā jau minēju, ir veloceliņi, teritorijas labiekārtošanas, Titurgas ezera apkaimes labiekārtošana, ko pamazām turpinam, sākot no takas, kas ir pilnveidota, beidzot ar to, ka šogad arī otra, jeb mazākā šī te pludmale tiks pilnveidota un uzlabota, lai visiem patīkami tur ir atrasties. Pašā Ķekavas viducī gan jāsaka, ir vēl viens noteikti pieminams darbs, tas ir galvenais laukums, galvenā laukuma izveide. Tur ir piesaistīts Eiropas finansējums un mūsu apņemšanās, ko mums jāizdara, to ir jāpabeidz līdz šī gada beigām. Un tur tiek arī svinēta galvenā diena Ķekavas novada svētkiem, tā ka šeit arī mums būs minēti datumi, iezīmējiet, mēs gaidīsim arī Ķekavā. Viens no jauninājumiem noteikti ir sabiedrības līdzdalība, jeb iedzīvotāju apkaimes. Jāsaka, ka mums ir no 11 apkaimēm, kuras mēs esam definējuši, ir izveidotas 6. Neliela aktivitāte ir arī Balūžos, bet uz šobrīd nav tik daudz šo pieteikumu, lai sākto šīs vēlēšanu process.
Tā ļoti īsi un vispārīgi tas no manas puses būtu viss, bet mani kolēģi tālāk jau iepazīstinās detalizēti gan par ielām, gan par projektiem, gan par pabalstiem un arī kultūru. Paldies, un pēc tam jau tiksimies uz neformāliem jautājumiem. Paldies, Viktorijai! Lai iezīmētu attīstības plānu šajā gadā un arī sniegtu informāciju par paveikto, aicinu pastāstīt mums par to attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Jāni Prūsi. Jā, labvakar. Jānis Prūsis, dzīvojošs tepat netālu Rāmavā, un attīstības būvniecības pārvaldes vadītājs šobrīd 11 pilnus mēnešus. Šajā reizē tikai ieskicēšu pavisam īsi svarīgākos attīstības jautājumus, kas ir šai novada daļai būtiski. Bet jautājumu un atbilžu sadaļā esmu gatavs arī stāstīt par tām iniciatīvām, kuras prezentācijā nav iekļautas. Tātad, manuprāt, kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir tas, ka šejienes iedzīvotāji ir pateikuši, ka vajag volejbola laukumu, pludmales volejbola laukumu pie Baložu vidusskolas. Ir pabeigts, izdarīts. Lietojiet. Bet tā ir tikai viena iespēja. Šajā gadā arī pašvaldība ir paredzējusi 250 000 līdzdalības budžetu projektu īstenošanai. Ir gan būtiskas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējiem gadiem. Izmaiņu iemesli ir vairāki, bet tādi divi būtiskākie ir. Viens ir stājies spēkā nacionālais regulējums, kas nosaka, ka nevis biedrības piesaka projekta idejas, nevis tas finansējums tiek piešķirts pēc principa 1 gadu jā, 2 gadu nē. Un tātad nacionāla regulējuma izmaiņas ir viens pamatojums, kāpēc tas bija nepieciešams. Otrs pamatojums ir, līdz šim apstiprinātie līdzdalības budžeta projekti ir bijuši ar ļoti, ļoti daudziem klupšanas akmeņiem. Primārais un lielākais, manuprāt, ir tas, ka protams, ka cilvēks pieskot projektu ideju, nevar zināt nianses, vai tur ir pašvaldības zeme vai nav pašvaldības zeme, vai tur tāme ir korekta vai nekorekta, vai to tāme, vai to piemēram, rotaļu laukumu var uzbūvēt, tas ir, vai autortiesības vispār kāds ir gatavs atdot vai pārdot pašvaldībai, vai tikai turēt pie sevis un teikt, ka tas ir mans projekts, un kā jūs pašvaldību uzbūvēsiet, tā ir jūsu problēma. Citiem vārdiem, sākotnējā izvērtēšana bijusi problēma. Tāpēc ir būtiskas izmaiņas. Būtiskās izmaiņas pēc ļoti lielos vilcienos. Mēs izmantojam nacionālo regulējumu un nacionālo platformu, lai šo visu procesu organizētu. Šobrīd ir atvērta pieteikšanās līdz pat māja beigām. Ja jums ir ideja un vismaz 16 gadi, sniedziet iekšā. Attiecīgi, lai es iesniegtu, protams, ka tie saistošie noteikumi mums ir tādi, lai būtu skaidrs, kas ir jāiesniedz, bet uzrakstīt administratīvā valodā. Ja jums nav skaidrs, kas tur uzrakstīts un ko darīt un kā risināt šos jautājumus, tad attīstības būvniecības pārvaldē ir 2 speciālisti, pie kuriem jūs varat vērsties. Telefona numuri arī prezentācijas šī slaida apakšā. Tātad Kristīna Āzere ir tas cilvēks, attīstības būvniecības pārvaldes palīdze, tas cilvēks, kurš ir kontaktā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas cilvēkiem, kas atbild par līdzdalības budžetēšanas procesu uzraudzību un attiecīgi arī platformas uzturētājiem. Piemēram, šodien jau bija jautājumi par to, ka Ģeolatvijai LV esot kaut kādas tehniskas problēmas, nevarot visus dokumentāciju saulēcīgi iesniegt. Tātad viņa ir tā, ar kuru ir jēga un kontaktēties par šiem jautājumiem. Savukārt par tāmēm, par būvniecības iespējamību, par īpašumtiesībām, cits starpā īpašumtiesību karta ir pieejama arī pašvaldības mājaslapā, tātad par pašvaldībai piedarošiem īpašumiem. Bet par būvniecības jautājumiem, par tāmju jautājumiem ir būvniecības speciālists Ronalds Miezers. Lūdzu, ņemiet vērā, viņš ir būvnieks ar pieredzi, līdz ar to savām izteiksmes īpatnībām neņemiet ļaunā, cenšaties saprasties, lūdzu. Bet, ja neizdodas, tad dodiet ziņu. Tātad, pēc šī perioda, kas ilgs līdz māja beigām, ideju pieteikšanas, ir faktiski visa vasara, lai izvērtētu šo ideju īstenošanas iespējamību.
šajā periodā var gadīties, ka šī pati Kristīna Āzere vai Jānis Prūss vai Edgars Melnieks vai Jolants Austrups vai vēl kāds cits aicina idejas iesniedzēju, lūdzu precizējiet, lūdzu papildiniet, lūdzu izskaidrojiet, lūdzu atnāciet izstāstiet, lai būtu iespējams novērtēt šo te realizāciju, jā vai nē. Vai to mēs varam vispār likt uz balsošanu vai nē. Un pēc šīs izvērtēšanas septembrī 30 dienas mēnesis būs atvēlēts balsošanai. Balsošana notiek šajā pašā portālā Geolatvija LV, bet ja nu kādam ir grūtības nobalsot, izmantojot elektroniskos līdzekļus, tad nobalsot var arī klientu apkalpošanas centros pašvaldībā. Tā kā, ja ir jautājumi par šo, jautājumu sadaļu arī centīšos atbildēt. Un, jā, tad lielākais projekts, kas ir dienas kārtībā no attīstības būvniecības pārvaldes puses šajā apkaimē, ir Baložu vidusskolas vecā korpusa siltināšana, energoefektivitātes uzlabošana. Jā, šī gada sākumā mēs cerējām, ka mēs jau šajā brīdī būsim stadijā, kad ir pasūtīts energoaudits, ir skaidras veicamās darbības. Bet šomēnes tika saņemta informācija, ka piedodiet saistošie ministru kabineta noteikumi, kas regulēs šī finansējuma pieejamību šādu veidu projektiem, tiks grozīti, netiek apstiprināti plānotajā redakcijā. Līdz ar to mēs energoaudita veikšanu esam šobrīd apstādinājuši, bet pašvaldības budžetā līdzekļi šim projektam ir paredzēti, un attiecīgi turpināsim procesu tiklīdz kā būs skaidrs pār finansējumu piešķiršanas nosacījumiem. Tā kā tas no attīstības būvniecības pārvaldes šobrīd viss. Jautājumu sadaļā sagaidu, ka interesēsieties arī par kaut ko vairāk. Paldies! Paldies, Jānim! Kā jau Viktorija sākumā pieminēja, mēģināsim noskatot, kuri tad ceļi tiks melnināti un kuri ne, kā arī par pabeigtajiem un plānotajiem darbiem īpašumu būvniecības jomā vārds īpašumu pārvaldes vadītājam Edgaram Melniekam. Labvakar. Kā Jānis teica, es esmu Edgars Melnieks, īpašuma pārvaldes vadītājs. Mēģināšu izskaidrot vai izstāstīt, ko tad mēs esam paveikuši 2025. gadā un kas ir iecerēts 2026. gadā. Jācer, ka tas viss mums izdosies. Jā. Bet sākšu savu stāstījumu ar to, kas tad no šo te ceļu tīklu, kāds viņš mums ir, cik garš, tad kopējais ceļu tīkla garums, ieskaitot arī pašvaldības nozīmes ceļus, kas ir jaunums. Ceļu tīkla kopējais garums ir 430 km, diemžēl 212 km ceļu un ielu ir ar grants segumu, vēl joprojām, bet ar ko mēs esam lepni un lepojamies, mums ir 36 km garš, gājēju un velosipēdistu infrastruktūras garums. Tie nav tikai gājēji un veloceliņi apvienotie, bet tie ir, skaitot kopā visus gājēju celiņus, kas ir arī blakus ielām un ietvēm. Tad nākšā lieta, par ko es jums gribētu pastāstīt, tas ir, kā iepriekš arī teicu, par to, ko mēs esam izdarījuši 2025. gadā. Tad mēs esam veikuši vairāku Baložos ceļu dubulto virsmu apstādi. Tātad tā ir Pļavu iela un Niedru iela. Tas ir dārzkopības kooperatīva Būras teritorijā. Tātad ir Absolventi iela, darīta melna, urbāna, baltā, oļu, akmens, Kalnu iela vienā atsevišķā posmā. Tātad un vēl ne tikai ielas ir darītas melnas, vai ar saistvielām saistītas segumu iegūšas, bet arī esam veikuši atsevišķām ielām iela apgaismojumu uzlabošanu vai izveidojuši jaunu. Tas ir Uzvaras prospekts līdz, es atvainojos, te bišķiņ kļūda tajā prezentācijā, bet tas nekas. Pat nav tā kļūda, tikai no otras puses. Tad no Uzvaras prospekta līdz Titurgas ezeram, ezera iela, posms, kas iepriekšējos gados tika noasfaltēts, šobrīd ir izgaismots, jo iedzīvotāji bija lūguši mums to izdarīt, jo
šī vieta tiek izmantot pastaigām, gāja infrastruktūras tur nav, jo viņi arī tur īsti nav kur izbūvēt. Bet vismaz izgaismot šis te ir. Kā arī priekšsēdētājs stāstīja, vairākus gadus cīnījāmies ar šīs te skaistās ēkas jumta segumu uzlabošanu, gāja sarežģīti. Atsevišķi uzņēmēji nevarēja izpildīt darbus, tāpēc nācās sludināt jaunus konkursus, bet droši vien jāatzīst, ka darbs ir paveikts godam un šeit ēkai vismaz daļa jumta kalpos ļoti daudz gadus, jo viņš ir metāla un tas ir daudzkārt noturīgāks nekā iepriekšējais bija. Tad nākušā lieta, ko vēl mēs esam paveikuši, tad gan tas ir vairāk Titurgā. Zaļajā ielā mēs esam raduši iespēju tur darboties neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība, tad viņi šo te palīdzību var saņemt ātrāk, pie viņiem ātrā palīdzība ierasties ātrāk, viņam nav jābrauc no Rīgas vai no Ķekavas, šeit patās uz vietas. Tad ir brigāde, kas grūtā brīdī var steigties jums palīgā. Bet arī skatoties nākotnē, mēs arī redzam šo ēku kā veselības tādu pakalpojumu sniegšanas centru, un visa šī ēka jau šobrīd ir nodota mūsu aģentūrai, kas par šo te visu rūpējās. Tad nākušā lieta, es atvainojos, ir arī, esam bērnu rotaļlaukumus uzlabojuši. Tad šīs te rotaļlaukums, kas ir aiz Balvožu pārvaldes, Uzvaras prospekts 1A, ir iegūs jaunu viedu izskatu, tieši tā kā mēs arī pagājuši gadu solījām, radot prezentācijas pat ar visām šīm te skaistajām saudabīgajām vardītēm. Tad nākušā lieta, tad 2026. gads, tad ir svarīgs viens objekts, kas vairāk kārt no jūsu puses ir lūgts mums izdarīt, tas ir gāja ietve šeit vecajos Baložos no veikala Mego līdz pat autobusu galapunktam. Tas gan nav mūsu objekts, tad šis te gan ceļš, gan arī ietve pieder Latvijas valsts ceļiem, bet ņemot vērā viņu prioritātes, tas, ka viņu prioritātes atšķirās no mūsējām, un viņiem droši vien ir svarīgi lielie autoceļi, un ar to saistītie izaicinājumi, tāpēc mēs paši esam ņēmuši šo te problēmu risināt, un šobrīd notiek sarunas Latvijas valsts ceļiem, kā ar minimāliem resursiem mēs varētu šo te ietu padarīt tādu, lai cilvēki pa viņu ejot nevarētu paklupt, un riteņbraucējiem būtu arī ērti pārvietoties. Tad vēl ir doma vai vēlme uzlabot autobusu pieturas arī šī paša ceļa malā. Viņas ir tādas, kādas viņas ir, sevišķi tās autobusu pieturas, kas ir tuvāk Titurgai, viņas nav īsti standartiem atbilstoši, tā kā meklēsim risinājumus, lai viņus uzlabotu. Bet visu šī ceļa uzlabošana nes līdzi sev arī problēmu, kad palielinās braukšanas ātrums, un tāpēc atsevišķās vietās mēs esam spiest veidot guļošos policistus, kas savukārt šos te pārgalvīgos braucējus nedaudz nomierinātu, un viņi brauktu lēnāk. Tad nākšā lieta, par ko gribēju jums izstāstīt, ir arī tāda objekts, kas ir sen vēlēts izbūvēt, bet nekādīgi līdz šim nav sanācis, bet 2026. gadā viņš tiks pabeigts, viņš principā jau ir pabeigts, tā ir gāja ietve no veikala A7 līdz šiem Krustkalnu daudzdzīvokļu namiem vai Apiņu ielai. Tur jau šobrīd asfaltēšanas darbi pabeigti, palikusies ar apzaļumošanu vēl sīkumu, tā kā principā tuvākajā laikā, es domāju, nodosim eksploatācijā un varēsiet visu viņu lietot droši. Tad to, ko arī priekšsēdētāji teica, mēs cenšamies padarīt šo mūsu ceļu tīklu ērtāku un labāk lietojamu, līdz ar to šogad ļoti liela nauda tam atvēlēta ir. Šodien arī tikāmies ar autoceļu uzturētāju, kas ir šo te darbu veicējs. Un tātad darbi uzsāksies pie dubulto virsmu apstrādes, respektīvi ceļu seguma maiņas, un darbi sāksies jūnija otrajā pusē vai vidū.
kad būs atbilstoša gaisa temperatūra, lai šie darbi tiktu izdarīti iespējams kvalitatīvi un kalpotu ilgāk. Un tad Titurgā šie mazie savienojošie posmi, kas vēl joprojām ir ar grantu segumu, starp Titurgas ielu un Lakstīgala ielu un Cēlīšpuru ielu, tad viņi, šie 3 mazie objektiņi Titurgā tiks paveikts, uztaisīsim. Ir iecerēts arī tas, ko daudzreiz esat mums prasījuši arī iesniegumos un lūguši izdarīt, tad Titurgas iela no Holandas ielas līdz pašam ezeram, varbūt ne tā, ka galīgi ezerā, bet tik tālu, cik tas ir droši, gan gājējiem, gan iedzīvotājiem, tad tiks padarīta melna, un arī blakus esošā Stiebru iela tāpatās. Tad nākošais ir Lapinieki, arī tas gan nav laikam Baložu gluži, bet tāpatās pie šīs apkaimes tūmā esošs objekts, tāpēc arī par to iedzīvotāji vairāk kārt mums ir prasījuši, tā ir Gāzes iela no Tūjas ielas līdz Everest ielai, segums ir ne tāds, kā visi viņu vēlētos, tāpēc arī šeit mēģināsim viņu uzlabot. Vēl Škļūņu iela, es atvainoju Šķūņu ielu, Baložos šeit pat netālu esošā iela, ko arī ir viena no retajām, kas ir bez seguma, tāpēc arī viņa tiks padarīta par saistībām saistošu segums būs izveidots viņiem. Bez tam arī Priežu iela, Kāpu iela un Kūdras iela. Tad arī pie šīs apkaimes ir Krustkalni, runājot arī par ielu apgaismojumu, ko arī iepriekš teicu, ko mēs esam izdarījuši, tad arī Sūna ielā Krustkalnos tiks turpināts ielu apgaismojums posmā, kur viņa līdz šim nav. Un vēl viena lieta, Jānis, vai priekšsēdētājs stāstot savu prezentāciju, minēja, kad bija uzsākti darbi arī Titurgā, vēlējāmies būvēt bērndārzu, bet dažādi apstākļu sakritības dēļ tas neizdevās, bet, diemžēl, darbus uzsākot arī bija nodemontēts iela apgaismojums, un šobrīd tas ir, viņa tur nav, un tāpēc arī viņš tiks atjaunots tādā vietā, kur viņš kādreiz bija, jo kāda būs nākotnes plāna, to mēs vēl redzēsim. Nākšā lieta ir arī šī taka gar Titurgas ezeru. Daudz kolēģi teica, ka nevajag taisīt ar šķeldu, ka tas nav labi, bet laikam jau tik traki nav. Viņa ir izveidota, cilvēki viņu lieto un ir priecīgi. Tāpēc arī 2026. gadā skatīsimies un turpināsim šo aktivitāti, lai arī varētu uz otru pusi doties caur mežu nevis pa zāli vai kaut kādu puru, bet par tādu vietu, ko ir ērti pārvietoties. Bez tam arī otrā pusē, Ezerielas ielas pusē, tiks uzlabota pludmale. Iedzīvotāji vairākas reizes lūguši, lai arī Ezerielas, nevis Ezerielas, bet arī Titurgas ielas pusē pludmalē tiek izveidot laipa, tad arī tas tiks izdarīts. Lūk tā. Vēl skatoties uz 2025. gadu, iebraucot iekšā Baložos, bija grausts Baložu ielā, vēstures piemineklis, kurš nefunkcionēja, vecā sūkņu stacijā, un viņa bija atzīta par vidi degradējošu un arī bīstamu, un tāpēc, lai nerastos, un lai arī pilsētas tēlu uzlabotu, lai iebraucot pilsētā būtu pievilcīgāks skats, nodemontējām veco ēku. Es domāju, nevienam viņas nepietrūkst. Teritorija sakopta, izskatās, domāju, daudz kāds skaistāka. Protams, arī 2026. gadā mēs sāksim projektēt meliorācijas sistēmas atjaunošanu Baložos, it sevišķi tā teritorija, kas tiek saukt par burām, viņa ir, es domāju, jebkurš, kurš šeit
kurš tur dzīvo, zina, ka tur tās diezgan purvains ir un tā meliorācijas sistēma ilgstoši nav atjaunota, tāpēc sāksim ar tehniskā projekta izstrādi atsevišķiem pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvjiem un tad skatīsimies, kā var piesaistīt finansējumu, lai šos te meliorācijas grāvis atjaunotu. Un turpinot par rotaļu laukumiem, pagājušā gada prezentācijā arī šeit pats stāstījām par vairākiem rotaļu laukumiem mūsu iecerēm. Tad vienu, kā teicu, jau realizējām. Šogad ķersimies klāt pie nākošā, kas ir Zaļajā ielā 4. Tad izveidosim zem rotaļu iekārtām gumijas mulču segumu un arī daļu no tās skaistās dizaina laipas vai sola, kas vienlaicīgi ir gan sols, gan tāda vieta, kur bērniem spēlēties. Vēl viena lieta, ko gribēju jums darīt zināmu vai atgādināt, kad pavasars iestājies, daudz rosās dārzos un loģiski rodās arī dārzu un parku atkritumi. Un tad gribēju atgādināt, ka droši un pareizi no viņiem var atbrīvoties Ķekavā un arī Baldonē ir speciāli izveidot laukumi, kuri strādā no piekdienas līdz piekdienu no 16 līdz 18 un sestdien arī tāpatās. Tur var atbrīvoties no konkrētiem atkritumiem, kas rodās dārzā. Bet vēl viena lieta, runājot par atkritumiem, iepriekšējā slaidā bija rakstīts, bet es to neakcentēju, bet šeit izstāstīšu. Tad sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju mēs esam apņēmības pilni arī Baložos izveidot atkritumu šķirošanas laukumu uz robežas ar Olainas novadu, kur iedzīvotāji līdzīgi kā Baldonē un Ķekavā varēs atbrīvoties no daudz un dažādiem atkritumiem. Lūk tā, jācer, ka līdz gada beigām mums to izdosies īstenot un visiem būs ērtāk. Tas arī viss. Paldies jums! Ja būs kādi jautājumi, centīšos atbildēt. Paldies, Edgaram! Varētu teikt, ka nedaudz vairāk kā mēnesis tik ir palicis līdz Ķekavas novada, es pat teiktu, gada lielākajiem kultūras notikumam, proti Ķekavas novada svētkiem. Kā tad tie ir aizvadīti pagājuši gadu un kas šogad plānots? Par to Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris. Jā, labvakar! Tad, kad viss pārējais novadā ir izdarīts, tad prāts nesās baudīt kultūru un arī Baložu apkaime, Baložu pilsēta. Nebūtu nav vieta, kur kaut kas nenotiek, visu gadu notiek pasākumi. Par to gan rūpējās Baložu pilsētas kultūras centrs un Ilves Reinholds komanda, bet izceļot kādus pasākumus, tad gribās šovakar izcelt Baložu pilsētas jubilejas reizi, 34. jubilejas reizi, kas tad arī tika pašvaldībai kopā ar kultūras centru noorganizēta šogad Baložiem 35. Pieņemu, ka būs kaut kas ļoti liels un vērienīgs, bet bez jūsu iedzīvotāju iesaistes jau nekas arī īsti nevarētu notikt. Un tieši tāpēc šodien vēlos pastāstīt par apkaimju pasākumu ideju konkursu. Aizvadītajā gadā tātad mums bija pilota projekts, kur mēs skatījāmies, kāda ir atsaucība no jums tieši iedzīvotājiem dažādām aktivitātēm atvēlot budžetu. Un aizvadītajā gadā tātad notika 5 aktivitātes dažādās novada vietās. Un tas būtiskākais bija, ka tā iniciatīva nāk tieši no jums, no iedzīvotājiem, tad kopā ar tuvu mēsošo kultūras centru šī aktivitāte tika īstenota. Un šis gads nebūs izņēmums, tātad sapratām pagājušajā gadā, ka tas strādā un jums ir ļoti daudz labas idejas, kuras arī kopā ar jums tad varam realizēt, un jau tuvākajās nedēļās, tas varētu arī jau nākamnedēļ, tiks izsludināts šis ideju konkurss, kurā tad varēs startēt gan biedrības, nevalstiskās organizācijas un arī iedzīvotāji, individuāli iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas. Un tās aktivitātes, kuras tad mēs atbalstīsim, būs kādi radošie pasākumi, darbnīcas, apkaimes svētki vai kāda cita kultūras iniciatīva. Jā, nolikums būs pieejams gan kultūras lapā, gan arī novada mājaslapā, un par to tad mēs arī atsevišķi ziņosim.
Un, jā, Jānis jau pieminēja, tātad viens no lielākajiem, vai varētu teikt pat lielākais, novada kultūras pasākums ir tradicionālajie Ķekavas novada svētki. Aizvadītajā gadā mēs Baložos kopā visi skatījāmies kino. Šogad būs tātad 5. jūnijas, būs tas vakars, kad būs aktivitāte tieši Baložos, pie Baložu kultūras nama skvērā. Un tas būs koncerts par to, kas uzstāsies, vēl nedaudz intriga, un jau drīz visa svētku programma būs zinām. Ja būs kādi jautājumi par kultūru, tad arī vēlāk varēšu atbildēt. Paldies! Paldies! Gribējās jau man tev pajautāt, bet tu to intrigu uzreiz iesaistīji, tad nekā, gaidīsim informāciju. Draugi mīļie, jums priekšu, pirms pieskaramies izglītības tēmai, atgādināšu visus tos, kuri mūs vēro tiešraidē. Ierakstiet lūdzu savu, ja kādu interesējošo jautājumu komentāru sadaļā, un tad jau mēģināsim rast atbildi. Bet šobrīd vārds izglītības pārvaldes vadītājai Ilzei Lisovskai. Labvakar! Secīgi pēc kultūras, kur ir daudz dažādi jaunumi, arī izglītībā ir ļoti nozīmīgs solis spērts, un pagājušajā gadā tika apstiprināta Ķekavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija līdz 2031. gadam. Tātad tā kalpo par ilgtspējīgu soli izglītībā visā novadā no paša mazākā bērna līdz pieaugušo izglītībai. Tātad mēs ļoti aktīvi arī cenšamies piesaistīt mūsu izglītības iestādēm pedagogus un arī noturēt viņus mūsu izglītības iestādēs. Un ir izstrādāta kārtība, kura paredz pedagogiem transporta izdevumu kompensāciju, lai nokļūtu uz darbu. Tad vēl tiek piedāvātas arī stipendijas topošajiem pedagogiem. Pedagogi var būt arī tie, kas jau strādā mūsu izglītības iestādēs, kā arī tie, kas pēc studiju pabeigšanas uzsāks darbu mūsu izglītības iestādēs. Tad ir palielināts pirmsskolas pedagogu palīgu atlīdzība un kopumā valsts mērķdotācijas pieaugums ir par 6%. Tad, lai nodrošinātu pašu mazāko bērnu pieskatīšanu tiem bērniem, kuriem nav pieejams pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojums, projekta ietveros tiek nodrošināts pakalpojums 250 novada bērniem privātajās izglītības iestādēs. Un attiecībā uz šo pakalpojumu vecākiem ir jāsadz izmaksas tikai par ēdināšanu un interešu izglītību. Tad, lai uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes, klātienē Baložu bibliotekas telpās ir iespējams nodarbības. Nozīmīga loma arī ir starptautiskajiem projektiem. Mūsu izglītības iestādes piedalās dažādos Erasmus+ projektos, un gan pedagogiem, gan skolēniem ir iespēja tādā veidā stiprināt savu profesionālo izaugsmi. Esam padomājuši arī par jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, kā arī nav reģistrēti kā bezdarbnieki. No 15 līdz 29 gadu vecumam ir iespēja saņemt projektā Proti un dari dažāda veida atbalstu, iesaisti mācībās, dažāda veida konsultācijas katram pēc individuālā plāna. Tad jauniešiem attiecībā uz jaunatnes jomu ir izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija un rīcības plāns arī līdz 2031. gadam. Ceram, ka tiks apstiprināts. Un jauniešiem ir iespēja saņemt dažāda veida konsultācijas no jaunatnes speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem par dažādām projektu mobilitātes iespējām, par brīvprātīgo darbu, par jauniešu domes darbu un tā. Tad, kā jau priekšsēdētāji minēja, svarīgs bija solis jauniešu telpu atklāšanā Purva ielā. Redzam šeit, kā tās ir iekārtotas, un nākamais posms
iekārtošanā ir virtuves ierīkošana, kas ļaus izmantot telpu gan jauniešiem, gan arī novada senioriem. Paldies! Paldies! Un noslēgsim mūsu šo pirmo daļu ar aktualitātēm sociālajā jomā, un par tām mums šovakar pavēstīs Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mēnce-Katkeviča. Jā, labvakar vēl vienreiz. Tātad mūsu prioritāte ir atbalsts iedzīvotājiem, un par to liecina arī budžeta palielinājums, kas 2025. gadā no 1,2 miljoni ir palielināts 2026. gadā uz 1,5 miljoniem. Tāpat ir palielināts ienākums slieksnis trūcīgām mājsaimniecībām un arī maznodrošinātāju mājsaimniecībām. Ir palielināti sociālās palīdzības pabalsti. Tas ir pabalsts rehabilitācijai bērniem, kuriem ir noteikti invaliditāte no 600 uz 700 eiro. Tāpat pabalsts mājokļu vides pielāgošanai kopējais finansējums no 20 000 tiek palielināts uz 30 000. Un pabalsts ar ienākumu izvērtēšanu, kas ir trūcīgām maznodrošinātām mājsaimniecībām, veselības aprūpei tiek palielināts no 350 uz 400 eiro. Un dubultots tiek pabalsts mācību piederamiem vai skolas apģērbam no 35 uz 70 eiro. Pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās aug bērns ar invaliditāti un kuram ir noteikts īpašās kopšanas pabalsts, ir dubultots pabalsta apmērs no 1500 uz 3000 gadā. Tāpat ir ieviesti jauni sociālie pakalpojumi. Tas ir mentoru pakalpojumam tiek palielināts stundu skaits no 90 uz 300, un arī papildus tiks piešķirt 30 eiro sociālo prasmu pilnveidošanai mēnesī. Pie jaunā pakalpojuma tiek strādāts, kas būs jauniešiem, sociālās rehabilitācijas atbalsta pakalpojums, un tāpat sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums personām ar atkarībām. Sociālais dienests nenodarbojās tikai ar pakalpojumu un pabalstu piešķiršanu, mēs nodarbojamies arī ar preventīvo darbu un vadām atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem. Tātad ir bērnu emocionālā audzināšana mazuļiem un pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Tad ir tāda atbalsta grupa, kā ar mīlestību un cieņu bērnam noteikt robežas, pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Tad ir programma Stop 47 pirmskolas vecuma bērniem ar uzvedības grūtībām. Šīs apmācības notiek arī vecākiem un pedagogiem. Un, protams, arī ceļvedis audzinot pusaudzi, kas ir pusaudžu vecākiem. Paldies! Paldies, Agnesei! Paldies arī visiem runātājiem par izsmeļošo un plašo ieskatu. Informācijas tiešām daudz, un cerams arī raisīs mūsos vērtīgas atziņas pārdomām. Nu ko, pirmā daļa aiz muguras. Esam gatavi atklāt otro daļu, jautājumu atbilžu sadaļu, bet pirms mēs ķeramies klāt jau konkrētiem jautājumiem, gribu jūs informēt, ka jautājumi par kapitāla sabiedrībām un viņu kompetences jautājumiem, kas skar tieši māju